Saites. Daudz jautā, priekš kam tās ir vajadzīgas, bet sākot boksēties, jums noteikti vajadzētu viņas izmantot, tāpēc, kad apakšo dēlna locītavas plaukstas noteikti, kad nav nostiprināts pietiekami. Un šis te palīdzēs pie stiprākiem sitieniem izvairīties no traumām. Kas jāievēro bindējot, saitējot šīs te bindes, ir te divas puses. Viena puse vienmēr būs nedaudz nesmukāk, otrs smukāk. Un parasti ir tā, ka citreiz vēl ir uzrakstiņi saitēm, citreiz arī nav, kuru pusi likt pie ādas piekļaut. Tad sākam, uzliekam uz īkšķīša un sākam ar apakšdelnu saitēšanu. Tās reizes mēs varam tīt kādas tur vismaz 4-5, jo saites ir samērā garas. Nākamais pēc apakšas locītavas mēs ejam augšā uz īkšķi, piesaitējam īkšķi klāt. Reizes arī varam 2. Citiem cilvēkiem viņas piesaitējot gurst šīs te īkšķi muskulatūru, bet tas būtu aizsardzībai vajadzīgs. Nākamais mēs saitējam saites krusteniski. Šeit laižam apkārt kauliņiem un apakaļ nostiprinam apakšā tādu, kā es saku, krustiņus. 2-3 varam uztaisīt un būs forši. Tā. Nākamais, pēc tam es rādīšu sarežģīto saitēšanas veidu un tas būs caur pirkstiem. Mēs sākam no šīs te kreisās puses, ejam apkārt pirkstam, nosaitējam un pa otru pusi lejā. Pa kreiso pusi augšā un pa labo pusi lejā. Šeit vienmēr smuki sakārtojam bindīt, lai viņi tieši stāvētu virsū kauliņam, lai viņi pildītu savu funkciju. Ja viņi būs tāda, kas triķītas savervalēti, no viņas nekādas efektivitātes nebūs. Un tā mēs izejam cauri visiem 4 pirkstiem. Saites, kā jau minēju, ir pietiekami garas. Un tādām arī vajadzētu būt. Visi pirksti ir nosaitēti, sastiprināti. Tālāk, lai šeit šīs te maliņas nenošļūk aktīvu darbošanos rezultātā, mēs vēl vienreiz uztaisam krusti. Un pabeidzam šo te atlikušo saites daļu šeit ap locītavu. Tas nekad nenāks par sliktu. Jāievēro būtu viena būtiska lieta, nesaitēt augšā rokas, jo tad šis te muskulis ļoti nogurs un savilksies un būs neērti. Vidēji kādas 10-15 cm no locītavas uz augšu, augstāk nav nepieciešams. Apmēram tā.